10. nodaļa – Brīnumi un līdzības. Ir pagājušas dienas, kopš esmu ēdis. Tu mirsi, ja nemācīsies ēst džurkas un raudas. Tas ir vienīgais veids, kā palikt dzīvam. Es domāju, ka vispirms es vienkārši nomiršu. Tikai pirms gada es biju turīgs cilvēks, kuru sabiedrībā labi cienīja. Paskaties uz mani tagad. Tevi vairs neievēro. Tu esi tikai spitālīgais atstumtais. Sākumā es cerēju, ka kādreiz man paliks labi, un es varēšu atgriezties pie sievas un bērniem, bet es šeit esmu jau 10 gadus. Es nekad neesmu dzirdējis, ka kādam paliktu labāk, un ka tie atgrieztos sabiedrībā. Sākumā mana sieva atveda bērnus un nostājās attālumā, lai runātu ar mani, bet viņi sāka nākt arvien mazāk un mazāk. Bērni tagad ir pieauguši. Viņi mani neatpazītu, ja redzētu mani. Tas ir sliktāk nekā būt mirušam. Beidz sevi žēlot. Nevienam nerūp. Pat ne Dievam. Dosimies paskatīties, vai varam izlūgt kaut ko ēst. Mēs šodien izejam uz galveno ceļu. Paskatīsimies, vai varam izbiedēt ārā mazliet žēlumu. Mēs iesim kopā. Tas varētu būt drošāk. Es redzu dažus ceļotājus, kas nāk uz ceļa. Uzmanieties, tie atkal ir tie zēni. Vācaties prom no šejienes, jūs netīrie spitālīgie, ejiet kaut kur un nosprākstat. Jūs netīrie tārpi, Dievs jūs soda. Skrien, skrien! Tie ir spitālīgie, neļauj viņiem tuvoties tev, tu varētu noķert slimību. Netīri, mēs visi esam nešķīsti. Vai neapžēlosieties, vai jūs varētu atlicināt tikai vienu kodienu katram no mums? Dodi viņiem kaut ko, lai viņi aiziet prom. Atkāpies, tu esi nešķīsts. Atkāpies prom, un mēs atstāsim to šeit uz zemes. Tagad nenāciet tuvāk, ļaujiet man vispirms atkāpties. Maize! Nepaņem to visu! Tas ir mans! Tu cūka! Tur nāk liela ceļotāju grupa. Mums jābūt uzmanīgiem, to ir tik daudz. Un viņi visi ir vīrieši. Tas ir Jēzus no Nāceretes. Es viņu redzēju vienu reizi, pirms es saslimu ar šo slimību. Viņš ir tas, kurš dziedina cilvēkus. Viņš apgalvo, ka ir no Dieva. Saka, ka viņš un Tēvs ir viens. Es redzēju, kā viņš dziedina aklas acis un kroplas ekstremitātes. Jēzu, palīdzi mums! Skolotāji, viņi ir spitālīgie. Neļauj viņiem tuvoties. Kas ir tas, ko gribi, lai es darītu? Apžēlojies par mums un dziedini mūs. Ja tu vēlies, tu vari mani darīt tīru. Tev nevajadzētu man pieskarties. Viss ir kārtībā. Dodieties uz templi un rādiet sevi priesteriem. Viņš redzēs, ka jūs esat tīri un ļaus jums atgriezties mājās pie savām ģimenēm. Viņš saka, ka esam tīri, bet viņi mūs padzīs, pirms mēs nonāksim tempļa tuvumā. Es darīšu, kā viņš teica. Es esmu ar tevi, ejam! Jēzus teica, ka mēs esam veseli. Es jūtos labāk. Mēs maināmies. Mana āda ir sadzijusi. Jēzus to izdarīja. Tu esi vesels. Tu vairs neesi neglīta. Man jāiet un jāatrod mana sieva. Svētīgs esi tu, Dieva dēls. Izraēla ķēniņ,
Tu man esi atdevis manu dzīvi. Dievs ir žēlsirdīgs un žēlīgs. Vai 10 netika attīrīti, bet tikai viens atgriežas, lai pateiktos, un viņš pat nav ebrejs, viņš ir samārietis. Kāds vīrs jautāja Jēzum, vai daudz ies mūžīgajā dzīvē? Jēzus atbildēja: Es tev saku, ceļš, kas ved dzīvē, ir grūts un šaurs, un tie, kas to atrod, ir ļoti maz. Bet ceļš, kas ved uz iznīcību, ir plašs un pilns ar cilvēkiem, kas dodas mūžīgā nolādēšanā. Centies ieiet šaurajos vārtos, jo daudzi centīsies iekļūt dzīvē, bet neveiksmīgi. Kad pienāks tiesas diena, daudzi taisnosies ar Dievu, sacīdams: Skolotāji, es noteikti piederēju tev. Es biju reliģijos cilvēks, es gavēju un lūdzos, es devu naudu reliģijas atbalstam. Es pravietoju tavā vārdā un izdzinu vēlnus. Tad es viņiem sacīšu: Es nekad jūs nepazinu. Atkāpieties no manis, jūs nolādētie mūžīgajā ugunī. Tur būs raudāšana un zobu slīpēšana. Tā ir vieta, kur viņu dvēseles nekad nemirst, un uguns nekad neizdziest. Viņu ciešanu dūmi celsies mūžīgi mūžos augšup. Jēzus stāstīja vēl citu stāstu. Bija kāds bagāts vīrs, kurš bija ģērbies smalkās drēbēs un ikdienā ēda dārgus ēdienus. Viņš bija godīgs un taisnīgs, nevis ļauns cilvēks, bet viņš galvenokārt domāja par sevi. Viņš krāja savu naudu un ar katru dienu kļuva arvien bagātāks. Noņemiet šīs atliekas no mana šķīvja un atdodiet ubagam Lācaram, kurš atrodas pie maniem vārtiem. Esmu dziļas līdzjūtības un labvēlības cilvēks. Jā, kungs, esmu pārliecināts, ka viņš to novērtēs. Kungs teica, lai es tev atdodu šīs drupatas. Lai slavēts Dievs! Dievs gādā par savējiem. Tas ir vairāk nekā es esmu pelnījis. Pasakies savam saimniekam no manis. Man ir tik daudz bagātības, ka man vajadzēs lielākus šķūņus, kur glabāt visu savu mantu. Tu muļķi! Šajā naktī tu mirsi, un tev būs jāatskaitās par savu dvēseli. Cilvēkiem ir nozīmēts vienreiz nomirt, un pēc tam spriedums. Kad bagātā cilvēka bēru gājiens devās prom no mūžas, viņi pamanīja, ka arī ubags Lācars ir miris. Tas ir vecais ubaks Lācars, arī viņš naktī nomira. Viņš izskatās tik mierīgs. Lācara ķermenis tika vienkārši pārvests uz ratiņiem ārpus pilsētas, kur tika necili apbedīts. Bēres nenotika, un neviens neraudāja par viņa aiziešanu. Bet nāca eņģeļi un aiznesa Lācaru uz paradīzi. Lācar, mūsu brāl, esi laipni gaidīts mājās, tu nekad vairs nebadosies, un tavs ķermenis nekad nesāpēs. Nāc, galds ir uzklāts tieši priekš tevis. O, kāds brauciens! Nebija domājis, ka būt beigtam būs tik jautri. Bagātajam vīram bija vislabākās bēres, skaistā kapenē, un visi, kas mīlēja viņa naudu, nāca lūkot, ko viņš bija atstājis viņiem savā gribā. Viņš bija labs cilvēks. Dažreiz šķita, ka viņš ir skarbs pret tiem, kurus viņš mīl. Bet mēs vienmēr atcerēsimies, ka viņš mīlēja savu tautu un bija godīgs savā rīcībā. Viņš ir devies pie savas atlīdzības, lai viņa dvēsele atpūšas mūžīgā mierā. Bet, kad bagātais vīrs nomira, viņš atrada sevi krītam, bezgalīgā bezdibenī. Palīdzi man! Ak, Dievs, kāds man palīdziet! Es esmu šeit liesmās! Tēvs Ābraham, apžēlo mani! Es tur redzu Lācaru! Atsūti viņu iemērkt viņa pirkstu ūdenī un atdzesēt manu mēli, jo mani moka šī liesma. Dēls,
Es tev palīdzētu, ja varētu, bet starp mums ir varena aiza, kur lejā uguns ezers. Mēs nevaram šķērsot, lai palīdzētu tev, un tu arī nevari tikt uz šo pusi. Tad nosūti Lācaru atpakaļ uz mana tēva māju, lai liecinātu maniem 5 brāļiem, lai viņi nenonāk šajā šausmīgajā moku vietā. Viņiem ir Mūzes un praviešu raksti, lai viņi tic rakstiem. Bet ar to viņiem nepietiks. Bet ja viņi redzēs augšām celšanās brīnumu, viņi nožēlos savu neticību. Ja viņi netic rakstiem, viņus nepārliecinās, pat ja viņi redzēs kādu augšām ceļoties no mirušajiem. Tev ir par vēlu, viņiem pašiem jāpieņem savi lēmumi. Es atvainojos, es neko nevaru darīt. Hei, lielie puiši, vai vēlaties izklaidēties? Mana mīlestība maksā lēti. Skolotāji vienkārši ignorē viņu, tādām jau ir par vēlu. Svētie raksti saka, tev nebūs laulību pārkāpt. Ej, es esmu reliģioza sieviete, es ticu Dievam. Velns tev ir pievīlis, tev nav cits gals kā vien uguns ezers. Tu dzirdēji savu draugu, man jau ir par vēlu. Esmu gulējusi ar vīriešiem jau kopš bērnības. Priekš Dieva tas vēl nav par vēlu. Ja tu meklēsi viņu, tu atradīsi viņu. Viņš piedos tavus grēkus un atjaunos tavu dvēseli. Mana dvēsele pieder velnam, bet es to atdotu Dievam, ja viņš... Viņa ir pilna ar velniem. Atkāpieties! Sātan, ej ārā no viņas! Es tev pavēlu iznākt un neatgriezties. Pēc Jēzus pavēles 7 velni izgāja no sievietes. Viņi ir prom. Kas tu esi? Es esmu Jēzus. Tev ir jāpārtrauc grēkot un jāpielūdz Dievs, vai arī velni atgriezīsies, ņemot sev līdzi citus sliktākus velnus. Es gribu kalpot Dievam, es sekošu un uzzināšu vairāk. Kas ar viņu notika? Skolotāji, es redzēju, kas notika. Tas ir brīnišķīgi. Mūsu reliģiskie vadītāji dienas laikā ignorē Mariju Magdalēnu, bet daži no viņiem nāk pie viņas pa nakti. Tu esi viņai devis jaunu dzīvi. Vai tu un tavi mācekļi nāktu uz manu māju paēst? Es vēlētos, lai daži no maniem draugiem dzirdētu vairāk par šo. Mēs sekosim. Pastāsti mums, Jēzu, kā cilvēks var būt godīgs un tīrs šajā samaitātajā sabiedrībā? Mēs padotos, ja mēs nedaudz neizliektu likumu. Nestrādā lietu dēļ, kas iet bojā, bet tam, kas paliek mūžībā. Nedomājiet par savu bagātību, bet padomājiet par to, kā jūs varat būt svētība citiem. Dzīve ir kas vairāk par pārtiku un apģērbu. Ja Dievs apģērb lielijas uz lauka, viņš apģērbs arī jūs. Tuvojas laiks, kad katrs cilvēks stāvēs Dieva tiesas priekšā un sniegs pārskatu par katru ķermenī izdarīto darbību, neatkarīgi no tā, vai tas ir labs vai slikts. Nedariet tā, kā jūsu reliģiskie vadītāji, jo viņi sludina vienu lietu, bet pēc tam dzīvo citādi. Tie ir kā bļodas, kas no ārpuses ir tīras, bet no iekšpuses ir netīras. Ja tava taisnība nav lielāka par viņējo, tu nekad neieiesi valstībā. Tātad tu pieņem grēciniekus un sēdi kopā ar viņiem ēst? Es redzu, ka Marija Magdalēna ir šeit kopā ar visiem šiem grēciniekiem. Kā tu vari apgalvot, ka esi taisnīgs un ēst kopā ar šiem?
Es jums pastāstīšu stāstu, kas izskaidro Dieva sirdi. Kādam vīrietim bija 2 dēli. Jaunākais dēls bija dumpīgs un gribēja dzīvot miesīgu dzīvi. Jā, man patīk šis stāsts. Tāpēc viņš pieprasīja saņemt savu mantojumu tagad. Tēvs, ja tu man tagad atdosi manu saimniecības daļu, es iešu pilsētā meklēt savu laimi. Bet, dēls, viss, kas man ir tavs, un es nedzīvošu daudz ilgāk, un tu un tavs brālis to visu mantosi. Tu būsi uz mūžu nodrošināts, mums ir daudz aitu un vēršu. Katru gadu mūsu lauki ir graudu pilni, mums ir daudz kalpu un daudz, bet es gribu aiziet un redzēt pasauli. Es negribu dzīvot fermā un strādāt visu mūžu kā vergs. Kamēr esmu jauns, es vēlos izklaidēties. Mani draugi, tavi draugi, kuri nekad nestrādā, domā tikai par to, kuri zirgi ir ātrākie, kuri vīni ir labākie un kuras sievietes ir visinteresantākās. Ko tu zini par dzīvi? Tu vienmēr esi iestidzis šajā vecajā saimniecībā. Es gribu tagad savu daļu saimniecības, es došos uz pilsētu, lai izveidotu savu dzīves ceļu. Dod to viņam, mums būs labāk bez viņa. Jebkurā gadījumā viņš nekad nedara savu nastas daļu. Tēvs jaunākajam dēlam piešķīra mantojuma daļu. Tā dēls devās prom pāri jūrai uz lielajām pilsētām, kur varēja atrast prieku. Tagad šī ir dzīvošana. Neviens man nesaka, ko darīt. Tas ir krāšņāk nekā es iedomājos. Visi šie cilvēki un ēkas, šeit notiek īstās lietas. Man jāatrod kāds jauks dzīvoklis, ko īrēt. Jā, šis izskatās lieliski. Es to ņemšu. Ja tev kaut kas vajadzīgs, vienkārši pasauc, mums ir diennakts apkalpošana. Kurš varētu prasīt vēl vairāk par šo? Rīt es došos laukā un satikšos ar cilvēkiem. Hei, kas mums ir šeit? Lauku zēns? Viņš varētu būt izskatīgs, ja vien mēs redzētu viņa seju. Hei, vecīt, ja tu meklē kādu darbību, tev labāk būtu noskūt to bārdu un iegūt labākas drēbes. Tu palaidni, tu nemaz tik slikti neizskaties šajās jaunajās drēbēs. Forši, ka tu varēji pievienoties mums vakariņās. Vai viņš nav glīts tagad, kad viņš dabūja nost tos nejaukos vecos matus no sejas? Tosts par mūsu jauno draugu, lai viņš vienmēr atrod prieku un laimi. Un mīlestību. Viesmīl, vairāk vīna maniem draugiem. Vai mēs nevaram doties uz tavu dzīvokli, tikai mēs abi? Un tā jaunieklis, tālu prom no mājām, Grezni dzīvoja daudzus mēnešus. Viņam bija daudz draugu, kamēr viņam bija nauda. Nāca diena, kad muļķīgās izpriecas bija iztērējušas visa viņa naudu, bet viņam joprojām bija daudz draugu, kas bija diezgan bagāti. Ko tu ar to domā, ka tev vairs nav naudas? Man likās, ka tu esi bagāts. Tas prasa daudz naudas, lai te dzīvotu, un es paspēlēju pēdējo naudu uz sacīkstēm pagājušo nedēļu. Es domāju, ka man ir drošs uzvarētājs, un es cerēju. Tu man saki, ka esi tukšā? Kā tu plāno iegādāties man apsolīto kleitu? Es cerēju, ka tavs tēvs varētu man dot darbu, pārvaldot dažus viņa īpašumus. Darbu? Es nespēju noticēt, ka baroja meža cūkas šos nešķīstos netīros dzīvniekus. Man likās, ka man ir draugi. Viņi tagad pat ar mani nerunā. Bet es atradīšu labāku darbu un atgriezīšos virsotnē.
Man vienalga, cik tu esi slims. Ej ārā un baro cūkas. Es tevi atlaidīšu un dabūšu kādu citu. Tagad kusties. Jā, kungs, es atvainojos. Tūlīt, kungs. Šis darbs pat nemaksā, lai es varētu pienācīgi paēst. Es domāju, ka mani tā saucamie draugi ēd labi. Lūk, pie kā esmu nonācis. Man ir augsti, esmu izsalcis un noguris. Es varētu ēst šo cūku ēdienu. Mana tēva kalpiem ir vairāk pārtikas, nekā viņi var ēst. Ja es varētu tikai... Bet nē, es nevaru tur atgriezties. Ne pēc tā, kā es devos prom. Viņi mani nicinātu. Kāds muļķis esmu bijis. Ja nu es dotos atpakaļ un lūgtu būt par kalpu, esmu iztērējis visu savu saimniecības daļu. Bet es varētu būt kalps, ja viņi mani pieņemtu. Es došos mājās. Tu muļķi, tev nav naudas, tev būs jāiet 1000 jūdžu. Pēc vairāku nedēļu iešanas viņš bija gandrīz mājās. Es esmu gandrīz tur. Man nav tiesību nākt šeit, lūdzot labvēlības. Es teikšu, Tēvs, es esmu grēkojis un vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Padari mani par vienu no taviem algotajiem kalpiem. Vai tu redzi to vīru, tur nākam? Manas vecās acis nevar redzēt tā kā kādreiz, bet es tev saku, ka viņš staigā tāpat kā mans sen pazaudētais dēls. Jā, viņš ir mazliet vecāks un kalsnāks, bet es ticu, ka tas ir tavs dēls. Mans dēls! Mans dēls! Mans dēls! Tu esi atnācis mājās! Tēvs, es esmu grēkojis tavās acīs. Un es neesmu cienīgs, lai tu mani sauktu par savu dēlu. Mēs domājām, ka esi miris, un tagad tu esi atkal dzīvs. Mēs tevi nekavējoties sakārtosim. Tu nevari iet uz māju izskatoties šādi. Mans kalps atnesīs labāko apmetni un kurpes tavām kājām. Tavs grēdzens vairs nav. Jā, tev būs nepieciešams grēdzens. Mans dēls, kas bija zudis, tagad ir atrasts. Nokauj nobaroto teļu, sagatavo banketu, uzaicini viesus, un mēs priecāsimies, jo šī ir līgsmības diena. Es priecājos, ka jūs visi esat šeit, lai priecātos kopā ar mani par šo brīnišķīgo notikumu. Mans dēls joprojām ir vājš no viņa pārbaudījumiem, bet ar labu ēdienu viņš drīz kļūs spēcīgs. Šī ir labākā diena manā mūžā. Vecākais brālis bija aizgājis vairākas dienas. Atgriezies mājās, viņš atrada notiekošo ballīti. Kādēļ ir šī mūzika un dejošana, ko dzirdu? Tavs mazais brālis ir atgriezies mājās visnožēlojamākajā formā. Viņš ir slims un nabadzīgs. Tavs tēvs priecājās, ka tas ir atkal mājās. Steidzies iekšā. Es nepiedalīšos šajā muļķībā. Viņš ir dzīvojis grēku un kauna dzīvi. Kalps pastāstīja tēvam, ko viņa dēls bija teicis, un viņš iznāca aprunāties ar savu dēlu. Tik ilgi es viņu meklēju, domājot, ka viņš ir pazudis uz visiem laikiem. Es biju gatavs padoties, un tad viņš nāk, ejot pa ceļu. Vai tu vari tam noticēt šādai svētībai? Dievs ir labs. Es nespēju noticēt, ka tu priecājies par šādu grēcinieku. Man tajā nebūs nekādas daļas. Tas ir jauks stāsts, bet vai tu gribi teikt, ka mēs esam līdzīgi vecākajam brālim? Kam ir ausis, lai dzirdētu, lai tas dzird? Šis cilvēks ir bīstams. Visi cilvēki viņu mīl. Viņš dod viņiem cerību. Jā, bet tā ir viltus cerība. Kas var apsolīt mūžīgo dzīvi grēciniekam? Viņam jāmirst. Sasauciet visus kopā. Mēs tiksimies šovakar augstā priestera mājā.
Ejam, mēs atgriezīsimies Galilejā un kādu laiku atpūtīsimies. Drīz pienāks laiks, kad viņi mani ieslodzīs cietumā. Viņi mani izņirgās un tad sitīs krustā, bet 3. dienā es celšos no mirušajiem. Ko viņš ar to grib teikt, augšām celsies no mirušajiem? Man nav ne jausmas, tai jābūt līdzībai. Skolotāji, tas ir steidzami. Marta sūtīja mani tevi atrast. Viņas brālis Lācars ir slims, līdz nāvei. Viņš ir tavs dārgais draugs. Ja tu pasteigsies, tu vari nokļūt tur pirms viņš nomirst. Mēs zinām, ka tu varētu viņu dziedināt. Lācars slims? Mums jāsteidzās. Pasaki Marijai un Martai, ka es nākšu, un saki viņām, ka šī slimība nav paredzēta nāvei, bet gan lai pagodinātu Dievu. 2 dienas vēlāk. Skolotāji, ir pagājušas gandrīz 2 dienas, kopš mēs dzirdējām, ka mūsu draugs Lācars ir slims līdz nāvei. Un, lai nokļūtu tur, mums vajadzētu 2 dienas, vai mums nevajadzētu doties? Rīt mēs iziesim. Tu redzēsi Dieva godību. Skolotāji, ir pagājušas vairāk nekā 4 dienas, vai mēs saulaicīgi palīdzēsim viņam? Lācars ir miris. Un es priecājos jūsu dēļ, ka es tur nebiju, jo tagad jūs redzēsiet Dieva godību un ticēsit. Miris? Lācars ir miris? Jēzus un viņa mācekļi atrodas ārpus vārtiem. Sakiet viņiem, lai viņi mani tur gaida. Viņiem ir pārāk bīstami ierasties, tie farizeji un priesteri joprojām vēlas viņu nonāvēt. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Tomēr pat tagad tu vari jautāt, ko vēlies, un Dievs to izdarīs priekš tevis. Tavs brālis augšām celsies no mirušajiem. Es zinu, ka viņš celsies augšām celšanā pasaules beigās. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic man, kaut arī viņš bija miris, tas atkal dzīvos. Un dzīvie, kas man tic, nekad nemirs. Vai tu tam tici? Jā, kungs, es ticu, ka tu esi Mesija, Dieva dēls, par kuru pareģoja, ka tas nāks pasaulē. Pēc tam, kad Marta bija runājusi ar Jēzu, viņa nosūtīja kalpu atvest Mariju. Nāc! Viņa dodas uz kapu raudāt. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Kur jūs esat viņu noguldījuši? Mums viņš tik ļoti pietrūkst. Paskaties, kā Jēzus mīlēja Lācaru. Vai tas, kurš liek aklajiem redzēt, nevarēja novērst sava drauga nāvi? Noveliet nost akmeni! Bet, kungs, jau ap šo laiku viņš noteikti ož, jo viņš ir miris 4 dienas. Vai es jums neteicu, ka ja jūs man ticēsit, jūs redzēsit Dieva godību? Veliet nost akmeni. Tēvs, es pateicos tev, ka tu mani uzklausi. Es nelūdzu savā labā, jo es zinu, ka tu vienmēr mani dzirdi. Es lūdzu tāpēc, lai tie, kas skatās, noticētu, ka tu mani esi sūtījis. Tagad, Tēvs, pagodini sevi. Lācar, nāc ārā. Šoreiz viņš ir aizgājis pārāk tālu. Jā, viņš padara sevi par muļķi. Kamdēļ ķermenis jau ir sācis pūt. Kad visi cilvēki redzēs, ka viņš ir krāpnieks, mums būs vieglāk viņu ņemt un nogalināt. Kas? Es tam neticu. Tas nevar būt. Slava Dievam! Viņš to izdarīja, Marija, viņš to izdarīja. Viņš ir dzīvs pēc 4 dienām. Viņš ir dzīvs.
Lācars, kā bija 4 dienas miris, iznāca no kapa, rokas un kājas ietīts kapu drēbē. Atsvabini viņu un ļauj viņam iet. Kurš gan var darīt tādu lietu, bet Dievs? Kas par satraukumu? Atbrīvo mani no šīm kapu drēbēm. Tu biji miris 4 dienas. Skolotāji, ir labi tevi redzēt. Es domāju, ka tu esi atbildīgs par manis augšām celšanu. Ak, Lācar, mums tevis tik ļoti pietrūka. Esmu izsalcis, sūtiet sērotājs mājās un ēdīsim. Svētīgs tu esi, Kungs mūsu Dievs! Vai jūs varat ticēt tam, ko mēs tikko redzējām? Nekādā veidā viņš to nebūtu varējis viltot. Es redzēju Lācaru, pirms viņu apbedīja. Viņš bija pilnīgi miris, par to nebija šaubu. Kad Jeruzāleme to dzirdēs, viņi viņu padarīs par ķēniņu. Kaut kas ir jādara ātri. Mēs to pateiksim rakstu mācītājiem un farizejiem nekavējoties. Tas Jēzus šodien izdarīja lielu triku. Pat cilvēki, kas to redzēja, domā, ka viņš patiešām uzmodināja cilvēku no mirušajiem. Nav svarīgi, kā viņš to izdarīja. Ja viņu neapturēs, viņš aizraus visu cilvēku sirdis. Ja notiktu vēl viena sacelšanās, romieši varētu mūs noņemt no varas. Viņi sagaida, ka mēs saglabāsim mieru. Bet Jēzus nekad nav bijis vardarbīgs vai runājis pret Romu. Viņa vārdi ir vardarbīgi. Viņš mūs publiski sauc par liekuļiem. Ļaudis par mums smejas, viņi mūs atklāti izņirgā. Viņš ir jānovāc. Viņš nespēs noteikti uzmodināt sevi no mirušajiem. Tam vajag būt drīz, pirms viņš iznīcina visu cieņu pret mūsu reliģiju, pirms romieši rīkojas pret mums. Viņi mani ir noraidījuši un cenšas mani nogalināt. Viņi nesaprot, ka es nācu kā viņu glābiņš. Es jums saku, ka pēc tam, kad es būšu prom, Roma iznīcinās templi, kuru viņi tik ļoti mīl. Neviens akmens netiks atstāts stāvam uz otra. Pienāks laiks, kad tie, kas mani mīl, tiks iemesti cietumā. Jūs ienīdīs visas tautas tikai tāpēc, ka jūs mīlat mani. Daži no jums mirs viņu rokās. Citi tiks padzīti no savām mājām, un viņiem netiks atļauts strādāt. Nebrīnieties redzot, ka šīs lietas notiek, jo notiks daudz karu, zemestrīces, slimības, bats un visa veida katastrofas, taču gals nenāks ar šīm lietām. Tās ir tikai bēdu sākums. Jeruzālemi okupēs pagāni, līdz pagānu laiks būs beidzies. Kad kāds jums saka, ka es esmu atgriezies un ka jums jāiet šeit vai tur, lai mani satiktu, neticiet viņiem. Būs daudz tādu, kas nāks izlikties par mani, vai vienkārši izliksies, ka runā manā vārdā. Bet, kad es atgriezīšos, es nākšu kā zibens. Ik viena acis redzēs mani, mirušie tiks uzmodināti, un es izveidošu savu valstību uz zemes. Bet pirms tam būs lielais ciešanu laiks. Kas ir sliktāks par visu, ko pasaule jebkad ir redzējusi. Skolotāji, Marta sūtīja mani tevi atrast. Viņa teica, lai pastāstītu tev, ka tev un tavi mācekļi ir laipni gaidīt viņas mājā. Jeruzāleme vairs nav droša priekš tevis. Dažiem cilvēkiem netīk, ka tu uzcēli manu saimnieku no miroņiem. Vai tu nāksi pie mums? Mēs labprāt iesim. Es vēlētos viņus redzēt vēl vienu reizi pirms manas pārbaudījuma stundas. Tas ir Jēzus un viņa mācekļi. Skolotāji, mana māja ir tava. Lūdzu, ienāciet un atpūtieties. Lācer, mans draugs, tu tiešām izskaties labāk nekā pēdējo reizi, kad tevi redzēju. Ir labi ierasties tavā mājā, nevis tavā kapenē. Mums ir sagatavots galds. Viesi ir uzaicināti. Skolotāji, tu esi augšām celšanās un dzīvība. Kungs,
Es esmu dzirdējis no uzticamiem avotiem, ka ebreji ir nolēmuši tevi sagūstīt ar spēku un nogalināt. Es ienācu pasaulē, lai atdotu savu dzīvību par pasauli. Mani ievietos cietumā un sitīs krustā, bet 3. dienā es atkal celšos. Tu esi augšām celšanās un dzīvība. Kas tic tev, tas nekad nemirs. Marija, ko tu dari ar tām balzamēšanas smaržām? Mans kungs, tu esi augšām celšanās un dzīvība. Lai arī tu esi miris, tu tomēr dzīvosi atkal. Marija, tās smaržas ir vērtas gada algu. Kāpēc tu tās izšķied? Bet viņa svaida skolotāju. To varēja pārdot un naudu atdot nabadzīgajiem. Marija noslaucīja Jēzus kājas ar matiem. Liec viņu mierā. Viņa to darījusi, gaidot manu apbedīšanu. Ko viņš ar to domā? Apbedīšanu. Viņš teica, ka viņš tiks sists krustā, bet viņš noteikti nenozīmē faktisku krustā sišanu līdz nāvei. Es jums esmu teicis, ka labais gans atdod dzīvību par aitām. Es tikšu noraidīts, sists krustā un apbedīts. Bet 3. dienā es celšos atkal. Marija sagatavo manu ķermeni apbedīšanai. Ir pienākusi mana stunda, kurā mani vajadzētu pagodināt. Nāciet, mums jāiet augšā uz Jeruzalemi, kur tas notiks. Mācītāji, visa Jeruzaleme gaida, lai tu atnāktu. Ej, dabūn ēzeli, uz kā man jāt, mēs dosimies uz Jeruzalemi vēl pēdējo reizi. Skolotāji, tūkstošiem cilvēku gaida tavu ienākšanu Jeruzalemē. Viņi padarīs tevi par ķēniņu. Es tikšu noraidīts un sists krustā, bet 3. dienā es celšos no mirušajiem. Sveiks, ebreju ķēniņ! Dodiet ceļu Izraēlas ķēniņam! Dāvida dēls, atbrīvo mūs! Tauta viņu sauc par ebreju ķēniņu. Viņi domā, ka viņš ir Mesija, apsolītais. Kāpēc viņš nāk uz templi? Viņam jāzina, ka viņa dzīvība ir briesmās. Viņi joprojām ļaunprātīgi izmanto Dieva namu. Tas izskatās pēc tirgus, nevis lūgšanu nama. Es varu tev šo dot par ļoti labu cēnu. Tas jau ir apstiprināts upurēšanai. Es atvainojos, bet ja vēlaties labāku valūtas maiņas kursu, jums būs jāiet kaut kur citur. Tas ir mans labākais piedāvājums. Jēzus to darīja vēlreiz. Viņš iztīrīja templi no zagļiem un neģēļiem. Izņemiet šīs preces no mana tēva mājas. Jūs esat zagļu un laupītāju Jūs ierodaties šeit, lai nopelnītu naudu no tiem, kas nāk šeit lūgt, lai jūsu nauda aiziet ellē ar jums. Nepataisi mana tēva namu par laupītāju mīceni. Kas tavuprāt tu esi? Ar kādu autoritāti tu to dari? Uzmanies! Mācītāji, priesteri un farizēji ir izsūtījuši spiegus, lai mūs vērotu. Baumo, ka viņi tevi gūstīs pirms Pasās svētkiem, kas ir tikai dažas dienas vēlāk. Es tev esmu teicis, ka man jācieš no viņu rokām un jātiek sistam krustā, bet pēc 3 dienām es celšos atkal. Vai tu zini, ko tas nozīmē, ka viņš attīrīja templi pēc svinīgās ienākšanas Jeruzālemē? Jā, pravietojums saka, ka Dieva nama dedzība viņu ir pārņēmusi un ka viņš pēkšņi ieradīsies savā templī. Tā teikts par Mesiju. Viņš ir jāaptur pirms Pasās svētkiem.
Mums ir spiegs viņa mācekļu vidū. Es brīdinu jūs, kad es būšu prom, viņi jūs ieslodzīs cietumā, sitīs jūs un dažus no jums nogalinās. Jūs viņiem liecināsiet par manu mīlestību un spēku, kad viņi jūs liks tiesā, es likšu vārdus jūsu mutē. Bērni liecinās pret saviem vecākiem, bet vecāki pret saviem bērniem. Jūs ienīdīs, jo jūs mani pazīstat. Nāks daudzi viltus pravieši un apgalvos, ka pārstāv mani, bet svētais gars būs ar jums. Skolotāji, kāda būs zīme tavai atgriešanai uz zemes un pasaules galam? Kad kāds saka, ka es atgriezīšos noteiktā laikā, vai ka es esmu noteiktā vietā, neticiet viņiem, jo es atgriezīšos, bet tas būs kā zibens ātrums. Esiet man uzticīgi, un galu galā jūs tiksiet izglābti no spriedumiem, kas kritīs uz grēciniekiem. Tāpēc esiet uz vakts, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kad es atgriezīšos. Tieši tāpat kā Noas dienās, tā arī būs pirms es atgriežos. Vīrieši bija aizņemti ar baudu un nezināja, līdz plūdi nāca un aiznesa viņus visus. Es nākšu pēkšņi, kā zaglis naktī. 2 vīri strādās laukā. Viens tiks paņemts, lai mani satiktu, un otrs tiks atstāts, lai ciestu. 2 sievietes kopā mals miltus. Vienu paņems, bet otru atstās. Vienkārši skatieties un esiet gatavi, jo es nākšu dienā, kad jūs to nenojautīsit. Saimniek, man jāiet redzēt cilvēku pilsētā. Es atgriezīšos vēlāk. Ej, Jūdas, un dari, ko esi nolēmis. Ja cena ir pareiza, es varu nogādāt Jēzu jūsu rokās. Bet vai tu neesi Jūda, viens no viņa mācekļiem? Jā, es esmu bijis kopā ar viņu 3 gadus, bet man tas ir apnicis. Viņš runā traki, un man noderētu nauda. Ir pienākusi stunda, lai mani pagodinātu. Ja kviešu grauds neiekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Bet ja tas mirst, tas pavairos sevi daudzos graudos. Tagad mana dvēsele ir satraukta. Un ko lai es saku? Tēvs glāb mani no šīs stundas? Nē, jo tieši dēļ šā notikuma es esmu nācis šajā pasaulē. Tēvs, pagodini savu vārdu. Es esmu pagodinājis savu vārdu, un es to darīšu atkal. Dievs ar viņu ir runājis. Tas bija skaļš kā pērkons. Eņģelis runāja ar viņu. Balss nebija manis dēļ, bet gan jūsu. Ir pienācis laiks, kad šīs pasaules princis Sātans tiks sakauts. Un ja es tikšu pacelts uz krusta, lai mirtu, es pievērsīšu visus cilvēkus pie sevīm. Mēs zinām, ka pravieši teica, ka Mesija dzīvos mūžīgi. Un tu saki, ka mirsi. Kurš tad ir Mesija? Ar jums būs gaisma, vēl tikai neilgu laiku ilgāk. Ticiet gaismai, kamēr tā jums ir, lai jūs varētu kļūt par Dieva dēliem. Man tas izklausās traki. Ja kāds noraida mani un manus vārdus, viņš noraida Dievu. Es esmu pasaules gaisma. Ja tu man ticēsi, tu nepaliksi tumsā, bet tev būs mūžīgā dzīvība.